Mana dzimtene jauka, augstiem kalniem lejām, zaļiem mežiem birstalām, viļņojošām drūvām. Sveika tauta! Sveiciens no laukiem! Šeit Zemgalē Edgars Zveja pie Mēmeles krastiem joprojām dzīvs un vesels sūta jums rudenīgus sveicienus. Rudenīgi tāpēc, kā tiešām nedēļa tikai pagājusi, kā es rakstīju iepriekšējo video, kur bija krāsainas lapas un es jau visus aicināju braukt uz Latgali tās lūkoties. Tad pēc nedēļas jau tā situācija nav tik skaista. Par to arī liecina manas aitiņas, kuras staigā bēdīgas jau pa visu teritoriju un meklē kādu zaļāku zāles kušķi, jo zāles paliek aizvien mazāk, tāpat kā lapu kokos. Nu ko, veļu laiks tuvojās, tam ir jābūt gatavam, un dzīvniekiem tāpat arī mums jābūt gataviem tam, kā tuvojās ziema, un mums vajadzēs pāriet ziemas režīmā. Bet kamēr vēl tas nav noticis, aicinu visus palūkoties tomēr saulēnajā, krāsainajā un patīkamajā periodā, kas risinājās burtiski nedēļu atpakaļ Latgalē. Tad nu neliels ieskats tajā, kas notika. Daudz jau noteikti gaida šo te video, redzēdam to, kad es skraidīju tur gan ar dronu, gan ar kameru, vienlaicīgi arī vadīdams pasākumu. Nu, viegli tas nav, bet ir patīkami, ir labi būt noderīgam un zināt to, kad tev ir skatītāji, kas gaida tavs video. Proti pēc talsiem, talsu notikumā, kurā sabrauc diezgan daudz cilvēku, es sapratu, ka šim visam ir jēga un būs turpinājums. Un tāpēc arī sekoju uzruna, ka varbūt kāds no Latgales var pieteikties, lai man pašam nav baigi jāmeklējās. Un reku šeku piezvanīja Jāzeps un viss notika. Tā kā 19. datumā mēs pulcējamies jau netālu no Maltas. Paldies Gunāram, saimniekam, par to, ka viņš mūs labprāt ielaida padauzīties, papriecāties, parunāties un izbaudīt šo te skaisto rudens dienu. Jā, jāteic, ka vieta ir forša un es noteikti tur atgriezīšos, iespējams, kā ar jauno paudzi vasarā, patrakot pa kokiem, bet tagad ejam tālāk pie notikuma. Tātad sabrauc diezgan daudz latgaļu, tie, kas ir līdzīgi domājošie, tie, kas jau bija savā laikā tur grupās pulcējušies ar saviem jautājumiem un interesantām tēmām, par kurām viņi gribētu parunāt. Ieradās no Talsu puses, no Kurzemes mūsu grupas cilvēki, arī lai iepazītos ar latgaļiem un pamainītos ar informāciju. Klāt bija arī Ainārs Kādišs, Kaspars Lasis, Tārs Ramats, Ivo Puriņš un daudz zinām vai mazāk zinām cilvēki, kuriem ir ko teikt un ar ko dalīties ar pārējiem. Priecēja tas, ka bija daudz gan vīriešu, gan sieviešu, gan bērnu, un tas ir forši, jo tikai ģimenes lokā mēs varam iet uz priekšu. Bērniem bija ko darīt, viņi brīnišķīgi pavadīja laiku. Sievietes cepurnos bija malacītas, atkal saklāja brīnišķīgu galdu, kurā nekas netrūka. Vīrieši arī malači atvedāt visas savas dzimenes uz turieni, un tā mēs varējām kopīgiem spēkiem nešķiroties, pavadīt dienu kopā. Šis video vairāk ir kā tāds atskats uz notikušo, lai mēs atkal varam pabūt tajā gaisotnē un izjust to draudzīgo sajūtu, kas tur valdīja, šo te saulīti un visu to labo. Līdz ar to liels paldies Gunāram, Jāzepam, kurš palīdzēja visās lietās un arī mudināja to visu darīt. Agnesītei arī liels paldies par palīdzību un visiem pārējiem arī. Gan tiem, kas piedalījās, gan tiem, kas organizēja. Pēc notikuma nācās dzēst nelielus viļņus, kas tur bija radušies, protams, kad cilvēki sabraukuši un visi bija tā kā satraukti. Un atbildēt uz dažādiem komentāriem, uz telefonu zvaniem, bet viens man uzreiz tā iekrita acīs ar to, ka bija jautājums, ko tad nākošais notikums būs? Es tā apdulu, šitais vēl nav nomierinājies un jau nākamais. Un tā bija, gaidīsim pavasari. Un te man ieslēdzās iekšējais, kāpēc tik ilgi pavasari, vai dieviņi, kad tas būs? Nē, noteikti jārīko nākamais, un tas noteikti jāpaspēj izdarīt vēl šogad. Proti vēlams man šķiet pie pirmā sniedziņa. Un tā man radās tāda dilemma, vai to darīt Zemgalē vai Vidzemē.
Nezinu, vai Vidzemē man tik strauji sanāktu kaut kas tāds labs, ko saorganizēt, vai tur arī būs tādi atsaucīgi cilvēki, bet Zemgalē es esmu uz vietas, un man tas varētu izdoties. Tad man ir plāns parunāt ar vienu vīriņu tepatās, kuram ir interesants vietiņas, kurās viņš varētu mūs ielaist iekšā. Bet pirms es neesmu parunājis, es neko nesolīšu, lai nesanāk tā, kad kaut kas noraujās. Respektīvi Zemgale, tā ir tā vieta, kurā mēs varam izpausties, satikties, un mēs, jau kā zemgaļi, varam parādīt, kāda ir mūsu viesmīlība. Ko jūs teiktu, ja šāds pasākums notiktu kaut kur ap jauno gadu Ziemassvētkiem, tad, kad visiem ir forši noskaņojums, tad, kad visi Ziemassvētku tā kā gaišajās liesmiņās dzīvo, manuprāt, tas būtu forši, it īpaši, ja būtu uzsnidzis vēl sniedziņš. Es domāju, ka šodienai pietiks, ieskats ir bijis, paskatījāties, ieraudzījāt gan sevi, gan apkārtējos. Citi apskatījās uz mums un padomāja, ka jā, nākošais es arī atbraukšu. Tam ir jēga. Pievienojieties mūsu grupām, dalieties ar to, ar ko jūs varat dalīties ar citiem cilvēkiem, ņemiet no to, ko jūs varat paņemt, un šādi turpinām iedarboties un iet uz priekšu, padarot savu un apkārtējo dzīvi labāku. Paldies par uzmanību, tas bija Edgars Zveja no Zemgales. Pilsētnieks laukos turpina rulēt, lai jums jauka nākamā nedēļa. Čau!